Ja es pērku dārgāku starpzobu ūdens irigātoru, vai tas nozīmē, ka viņš ir arī reāli labāks nekā citi? Kamēr elektriskiem zobbirstiem tur vēl var atšķirties tur jauda, režīmi, uzgalīšu skaits, ceļojuma futlāri un cits noderīgs features, tad irigātoriem tā īsti, manuprāt, nav taisnība. Jo pieņemsim, reku šis ir Oakley irigators, šis konkrētais modelis maksā 53 eiro. Tad vēl mums ir rekur šāds te variants GUM 365, viņš maksā 39 eiro. Vēl mums ir pieejams Philips Sonicare, reku šāds te irigators, viņš maksā 89 eiro. Un tad vēl mums ir pieejami diezgan daudz dažādi rekur Waterpik modeļi, viņi sākas no kaut kāda 92 eiro līdz pat 150, ja pareizi atceros. Bet es esmu testējis viņus pilnīgi visus, un viņiem visiem maksimālā jauda ir aptuveni vienādi, kas ir plus mīnus 110 PSI mērvienības, tas maksimālais spiediens, ko viņas var izdarīt. Sajūtu ziņā, es nejūtu gandrīz nekādu atšķirību starp viņam tīrot. Ir atšķirības tādā ziņā, ka Waterpikam ir stacionārie modeļi, liela bundurks jānoliek uz izlaides malas un jāizsprauž vats rozetē. Kamēr, piemēram, Philipsam un Waterpikam viņi pārgājuši 100% uz bezvadu aparātiem, kurus mēs uzlādējam kā mobīlos telefonus, un abiem diviem akumulātori tur plus mīnus 2-3 nedēļas. Nākamais, kas mainās, protams, ir cena. Sanāk, laikam, Waterpiks uz šobrīd sanāk dārgākais, tad nāk Philips, tad nāk Oakley, tad nāk GUM 365, un mainās garantija. Waterpiks, Philips un GUM 365 ir 2 gadu garantija, Oakley vienīgais, kas dod 3 gadu garantiju, un mainās tas pēc tam, cik maksā maiņas uzgalīši. Philips Sonicaream bija visdārgākie, pa 2 gabali 24 eiro, Waterpikam pa 2 gabali sanāk 7 eiro, Oakleyam pa 2 gabali bija 13 eiro, kamēr GUM 365 pa 2 gabali pēc tam maksā 10 eiro. Vai tie uzgalīši ir jāmaina? Nav tik ļoti svarīgi, kā piemēram elektriskajām zobbirstēm, kurām ir neilona sariņa, un tad tur tie mikrobi sāk vairoties. Šie uzgalīši, kas ir starpzobu ūdens irigatoriem, paņemsim vienu, viņš ir šitāds te no plasmas, un viņš ūdeni pūš tikai vienā virzienā, kas nozīmē, ka tur nav īstiem mikrobiem vai kaut kam aizķerties un sakrāties. Līdz ar to, ja vien paši to uzgalīt nenokožļāsiet vai nenometīsiet netīšām zemē un nesalauzīsiet, jūs droši varat pavilkt ilgāk to periodu, bet oficiāla rekomendācija no visiem šiem ražotiem ir, ka tie uzgalīši jāmaina reizi 6 mēnešos. Un tad ar visu šo informāciju jūs varat izvēlēties, kurš tad jums patīk vislabāk. Mans favorīts ir šis te, man viņš patīk dizainiski, un viņam arī cena nav lielākā, tas ir Oakley W10, maksā 53 eiro, tas, kuram ir 3 gadu garantija un 2 uzgalīši klāt. Vai, ja gribas kaut ko bišķi lētāku, tad reku šitais GUM 365, viņš varbūt nav tik smuks, bet viņš ir lētāks, un tur iekšā jau ir 6 maiņas uzgalīši, un viņam ir 2 gadu garantija, maksā 39 eiro.